Šodien Latvijai ir tādi svētki lieli, un es esmu uzaicinājis savu ģimeni, un kāpēc tā tik patriotiski, jo es esmu ārpus Latvijas. Un tad es tikai, esot ārpus Latvijas, sajūtu, cik tas ir jauki, un cik mūsu zeme ir skaista, un cik viņa ir mīļa. Un tāpēc es šeit tā kā esmu saaicinājis savu ģimeni, bet gribu sveikt visus, kas šeit Latvijā ir, un teikt, cik mums te ir jauki. Paldies! Mēs jau gan teicām, ka mēs izdomētos, ja mēs nodziedātu varbūt visu kopā mūsu skaisto himnu. Mēs pa visiem varbūt varam šajā skaistajā dienā, ja? Tāds pasākums šajā kafēnīcā arī tāds negaidīti, kā sniegs uzkritis. Nu, kurš te būs tas, kurš uzsāks? Varam, jā? Tā visi varbūt. Svētī Latviju, mūsu dārgo Tēviju, svētīja Latviju, ak svētīja to. Dievs svētī Latviju, mūsu dārgo Tēviju, svētīja Latviju, ak svētīja to, kur Latviju meitas ir, kur Latviju dēli dzied, lai mūsu laime ir mūsu Latvijā. Kur Latviju meitas ir, kur Latviju dēli dzied, lai mūsu laime ir mūsu Latvijā. Super, jūs esat malači! Tagad es esmu arī saviem mīļajiem, dārgajiem, tādas mazas dāvanas sagādājums. Manai mīļai mazmeitai būs tāda Latviju meitene. Ja, Elizabete? Lai tev jauki šīs svētki. Tev lūdzu būs atslēdziņas iekarībā. Un jūsu ģimenei vai katram ir par rokas sprādzēju. Un Omei arī ir rokas sprādzēju. Nu, tā mēs esam šeit sapulcējušies šajā provinces kafēnīcā. Esam nodziedājuši arī šo jauko himnu, kas ir mūsu himna. Un šodien pirms došanās projām atkal uz Dāniju, mēs tad ieturēsim tādas mazas pusdienas un padalīsimies vēlāk arī ar saviem iespējiem, ko tad mēs šeit Latvijā uzzinājām. Skatieties nākamo video. Mēs pusdienas esam visi pēduši, un tagad mēs ar Elizabeti esam skaistajā Cēsu parkā, kas ir tik skaists, pārvērties, tik brīnišķīgs. Un Elizabete grib jums pastāstīt par to, ko viņa lieto no Network World Alliances. Elizabete, ko tu lieto mūsu veikalā? Es lietoju šampuņus, smaržas un saules krēmu. Un saules krēmu. Kā tev patīk šampuns? Pastāsti citām mazajām meitenēm. Šampuns patīk, jo tad Oma saka, ka man tad kā sudrabs māti spīd. Māti spīd kā sudrabs. Un kā tev smaržiņas patīk, Elizabete? Smaržas patīk, un tā kā es kaut kur eju, es iepūšu smaržas, man patīk smarža. Tev patīk tā smarža. Un tad saules krēmu tu, kad ej ārā saulītē, tad tu smērē. Jā, Un patīk tā saules krēmiņš? jā, patīk. Nu, lūk. Nu, tad pamet meitenēm tā. Un gaida Elizabete jūs veikalā. Kopā ar Elizabeti jūs varēsiet arī uztaisīt sev smaržiņas, ja? Jā.
Mēs turpinām šo video, un Elizabetei tik ļoti patīk dalīties savā pieredzē. Un tagad Elizabetei pievienojusies arī mamma. Tā mamma ir mana meita, kura arī sāk iecienīt šo mūsu veikalu. Un šajā savā pieredzē, ko tad viņa lietos, arī mamma padalīsies. Ko, Zani, jūs lietojat un kas jums vislabāk patīk mūsu veikalā? Mums patīk smaržas. Vai ne, Elizabete? Jā. Mums ir smaržas kā nevienam. Mums ir smaržas ar individualitātes piesitienu. Mēs lietojam smaržas un visiem varam demonstrēt, cik mums ir atšķirīgas no zīmola smaržas, jo kuram gan vēl Latvijā ir smaržas ar viņa vārdu. Turklāt šī iespēja izvēlēties tik dažādus un oriģinālus iepakojumus uz Ziemassvētku dāvanām ir viens satriecoši konkurētspējīgs produkts. Nu, super, vai ne, Elizabete? Un vēl mēs lietojam šampūnu. Nu, stāsti. Manai mammai ļoti patīk mans šampūns. Un tā, ka viņa manu šampūnu ņemas, viņai neķer, jo es tur būšu vismīra. Jo pašai patīk šampūns. Mēs atzīstam NVA produktus un iesakām tos lietot ikvienam. Mēs esam Cēsīs parkā, un mūsu 2 nedēļu piedzīvojums Latvijā, stāstot par Network World Alliances veikalu, beidzot iet uz beigu pusi, jo es atkal atgriežos Dānijā un turpināšu strādāt ar jums caur internetu, bet pirms aizbraukšanas mēs ar mammu bijām pirtī, papriecājāmies, un tagad mamma grib dalīties pieredzē tajā, kā mēs bērni varam palīdzēt saviem vecākiem. Nesūtot naudu, bet sūtot labas lietas, un šobrīd mēs padalīsimies pieredzē tieši par kolostrumu produktu. Kolostrums tas ir jaunpiens, kas spēcina, dod imunitāti. Pastāsti man par savu pieredzi, kad tu biji slimnīcā, kad tu biji tik slima, kā tu jūties, kad tu izdzēri šo te kolostrumu un ko tev tas dod, kad es tev viņu sūtu? Nu, protams, zāles ļoti palīdz un stiprina veselību un iesaku lietot katram viņas. Sveiciens Latvijas svētkos. Ja? Nu, saki. Skaļi saki. Sveiciens Latvijas svētkos. Sveiciens. Sakam, sveiciens Latvijas svētkos. Smuki mums izgantās. Kāda tev tautumeita skaista, Elizabete, ja? Mēs svinam Latvijas svētkus. Mēs esam Cēsīs, un tagad mēs arī liksim sveci Latvijas kultūrai. Šis ir jauns pasākums. Tiksimies veikalā, sazinieties ar mani un tālāk es par šo pieredzi, kā to lietot, kā darīt, pastāstīšu. Sveikiņi!